Labrīt visiem! Šodien 12. novembris, diena pēc Lāčplēša dienas. Sveicu visus Lāčplēša dienā, nu jau pagājušajā atvainojos, ka neizdarīju to vakar, jo vakar bija diezgan saspringts grafiks. Ķekavas novadā apmeklējām gan sociālo centru, dziedājām patriotiskas dziesmas kopā ar vecajiem cilvēkiem un tiem, kam vajadzīga palīdzība. Tāpat piedalījos lāpu gājienos, gan Baldonē, gan Ķekavā, bija mums arī Daugmalē tāds. Un visur piedalījās milzīgs skaits cilvēku, tiešām daudz cilvēku nāca uz šiem lāpu gājieniem. Kopā izrādījām savu patriotismu, godinājām latviešu varoņus un priecājāmies par mūsu brīvību, ko mēs šobrīd baudām. Un tas pierāda to, ka visi šie troļu aktivitātes, kas nomēl no mūsu valsts, saka, cik mums tas slikti iet, ko tad mēs te vispār un kas tad būs, šie ir tikai, vai nu viņi ir stiprs mazākums, vai viņi ir tiešām apmaksāti no mūsu ienaidnieki, no Krievijas federācijas puses, jo paskatieties, cik bija tajos pasākumos, cik bija Rīgā sanākuši, kāda bija koncerti. Mēs latvieši esam patriotiski, mēs latvieši atbalstam Ukrainu. Un ziniet, kāpēc mēs atbalstam Ukrainu? Tāpēc, ne jau tāpēc, ka mēs varbūt ļoti mīlētu Ukraiņu tautu. Ukraiņu tauta ir tāda pati tauta kā visi pārējais, bet mums ar Ukraiņu tautu ir kopīgs ienaidnieks. Un mūsu kopīgais ienaidnieks vakar Lāčplēša dienā ir cietis kolosāls zaudējums, rekordliels zaudējums. Iedomājieties, vienā dienā ir gājuši bojā 1950 orki. Jūs tikai iedomājieties šo skaitli. Gandrīz 2000 cilvēku dzīvības dienā Krievi ir gatavi nolikt par savu bezjēdzīgo karu, ko viņi tagad mēģina apmierināt savas imperialistiskās tieksmes. 2000 dienā. Es domāju, ka labi Krievijas esošajai valdībai vai tiem, kas ir pie varas, šiem uzurpatoriem, šis nebeigsies. Krievija ir jau pieredzējusi vairākas revolūcijas, kā mēs zinām, pilsoņu karus un tā tālāk. Es domāju, ka kaut kas, šādi tas turpināties nevar, un drīz kaut kas notiks Krievijā. Ukraiņi izturēs, Krievija sabruks, Krievijā būs revolūcija. Nevar vienkārši 2000 cilvēku dienā upurēt dēļ savām slimajām tieksmēm. Tāpēc tie, kas tagad krievu valodā izsakoties, turpina topīt par rašku, jūs padomājiet labi, drīz viss mainīsies. Drīz jums vajadzēs pārmest kažoku uz otru pusi. Ko tad jūs teiksiet? Saules mūžu mūsu Latvijai un, protams, slava Ukrainai!